Turpināsim mūsu sēdi. Tad vai ir kādam komentāri par darba kārtību? Nav? Ir? Tad es nokomentēšu par to, ko mēs esam lēmuši. Tad numur 1 jautājums, kas vakardien bija iebildums no mūsu koalīcijas sanāksmē no ZZS par 2.3. ZZS iebild par 2.3. Tas ir punkts par atsevišķu ministru kabineta sēžu protokola lēmumos doto uzdevumu izpildi. Tur bija no Finanšu ministrijas punkts, kurām bija iebildums no ZZS puses. Rokpeņkungs minēja konkrētu piemēru, bet tas piemērs izrādās jau ir izņemts ārā, viņa tur nav. Viņš jau bija uz tā brīdi izņemts ārā, un tāpēc mēs atliekam apakaļ šo, ja nav iebildumu, jo tas, par ko tika iebildums veikts, tas tur nav aktuāls. Tad vēl papildus mums ir pievienoti punkti pie A sadaļas 228, 229, kas ir klāt darba kārtībā, un mums 3.3 A sadaļa, ja nav iebildumi, Tad mums ir 3.4, Kozlovskungs, Tad ir 5.1 Valaņkungs, tas par Eiropas politiku. Mēs lūgtu tā daļā iekļaut, tur viss saskaņots, Tad es vienkārši saku, ko mēs pielēmām ar valsts kancelēju. 6.1 Bražas kundzes punkts, Un tas arī 6.2, atvainojos, 6.2 arī. Par formālo pārkāpumu, Piekrītam? Tad mēs visi piekrītam par A sadaļu, par visiem punktiem A sadaļā. Esam vienojušies, Nav iebildumu. Apstiprinām. Pārējām šobrīd secīgi pie 3.1 informatīvo ziņojumu, tad 3.1 Dombrovskungs. Tātad balstoties uz imigrācijas likumu, katru gadu ministrs kabinetam ir nepieciešams sagatavot pārskatu attiecībā uz investoru programmām un pēc tam tālāk to ziņojumu novirzīt Saeimas atbildīgajai komisijai uz izskatīšanu. Tad arī šobrīd ir iekšlietu ministrija sagatavojusi šo pārskatu attiecībā uz imigrācijas likuma attiecīgo pantu darbību. Varbūt daži tādi būtiskākās lietas, tātad kopš 2010. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim šajās investīcijas programmas ietvaros PMLP ir saņēmusi 21 525 personu pieteikumus iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, no kurām 12,9 tūkstoši ir ģimenes locekļi šīm personām dažādu pakāpju. Šī investīcija programma kopš 2014. gada ir samazinājusies apjomos, un šis pieteikumu skaits ir būtiski krities. Termiņu uzturēšanās atļauju pieteicēji galvenokārt ir no reģioniem ar nestabilu ģeopolitisko situāciju un kapitāla piesaistes paaugstinātiem riskiem, lielu ekonomisko un politisko nenoteiktību. Aptuveni 83% no visām termiņu uzturēšanās atļaujām ir pieprasījuši
investori no bijušās PSRS teritorijas, ārpus bijušās PSRS teritorijas lielākā investora interese ir no Āzijas valstīm, nevis Ziemeļamerika vai Dienvidamerika vai Austrālija, bet tieši no Āzijas valstīm. Ir konstatēti vairāki riski saistībā ar šīs programmas darbību un pozitīvo pienesumu tautsēmniecībai, tāpēc faktiski šie secinājumi neatšķirās no tiem secinājumiem, kuri parādījās iepriekšējos šajos pārskatos, ka attiecīgās programmas ir zaudējušas savu aktualitāti un būtu slēdzams, ņemot vērā tos riskus, kas ir saistīti ar piemēram, ieguldījumiem valsts kases tātad šajās parāda saistībās. Tas īsumā būtu viss. Es gribēju šeit komentēt pie šī. Es esmu apstījies un izlasījis arī šo te atzinumu. Šis ir viens no arī rīcību plāniem, ka mums par migrācijas politiku ir nepieciešams arī lemt. Un uzdevums arī iekšlietu ministram par migrācijas politiku valstī sniegt dokumentu un redzējumu. Šo informatīvo ziņojumu mums vajadzēja jau pirms mēneša saņemt. Un šobrīd ir mainījusies īsumā situācija, tāpēc, ka valsts prezidents ir Saeimā atgriezis otrreizējas caurskatīšanai imigrācijas likumu, kuru viņš ir lūdzis Saeimai, kā teikt, nebraukt no viena grāvī otrā, un atkārtot izvērtēt priekšlikumu iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju par investīcijām nekustamā īpašumā. Saeimas deputāti bija ignorējuši valsts prezidenta aicinājumu un priekšlikums nav iesnieguši. Savukārt es vairāk kārt to jautājumu esmu pārunājis arī ar prezidentu. Mēs esam viensprāts, ka vecā termiņu uzturēšanās atļauju šī sistēma ir pilnībā sevi izsmēlus un viņa nav rīcība, teiksim, darboties spēja un jāskatās ir uz esošo realitāti ar svaigu aci, ar svaigu skatījumu uz to visu, kādā mūsdienā tas notiek. Tāpēc šeit ar šo ziņojumu vienkārši lieku kopā, ka mums ir, mēs pagājušajā nedēļā es un ekonomikas ministrs esam iesnieguši šajā prezidenta aicinājumā šos priekšlikumus programmas pilnveidošanai, kas šobrīd ir, šis dokuments reflektē uz to veco visu sistēmu pilnībā pareizi jūs tur arī norādat, bet mums ir jāpalielina iemaksas mūsu valsts pamatbudžetā, mums jāatrod iespējas kādā veidā piesaistīt ārvalstu naudu ekonomikas attīstības programmām, un tāpēc vēlos uzsvērt, ka no biznesa investoru iemaksām par pirmreizējo un pēc tam atkārtot izsniegto uzturēšanas atļauju izsniegšanu šīs programmas īstenošanas laikā ir spējusi finansēt vairākas aktivitātes. Šī gadījumā mums ir jāpalielina šī ieņēmuma no uzturēšanas atļaujuma, jo ar tiem līdzekļiem mēs varētu finansēt tādas aktivitātes, ko ekonomikas ministrs jau ir norādījis pirms tam vairāk reizes, gandrīz 3 miljonu eiro Latvijas dalība Expo 2025 Osakā ir bijusi izmantota nauda. Šī gadījumā, un tas ir ziņojums 24. lapā, vairāk kā 1 miljonu eiro piešķirt PMLP un valsts drošības dienestam, lai nodrošinātu pārbaudas, kā finansējums 22. lapā. 24. un 25. gadā šie maksājumi nav bijuši. Un 8,5 miljonu eiro Altuma programmai, kur 2020. līdz 2024. gadā mājokļu atbalsta programmai līdzekļi no ārvalstnieku veiktiem maksājumiem netika novirzīti, kas bija jau ziņojuma 21. lapa. Un šī gadījumā, ja šis ir vienīgais
Šeit es redzu tikai vienu teikumu. 8. lapā mums ir viens teikums. Ja mēs atveram 8. lapu, tad ir tikai viens teikums, kas norāda, ka ar termiņu uzturēšanas mehānismu piesaistīto ieguldījumu apjoms svārstību ietekmē arī konkurences faktori. Jāatzīmē, ka līdzīgas ārvalstu investīcijas piesaistes programmas darbojas arī citās valstīs. Es nevaru akceptēt šo, ka tā ir vienīga analīze par visā Eiropā, pārskats par Eiropas citu valstu pieredzi. Ar šo vienu teikumu tas būtu praktiski ignorēt šo. Ir redzams, ka interesi par programmu atjaunojas. 25. gadā piesaistīt 3 miljoni, bet mums ir jāsaprot, ka mēs varam piesaistīt īstenībā stipri vairāk, pat 100 miljonus un vairāk miljonus mūsu budžetam. Būtu vēlams šos priekšlikumus redzēt, kā to mēs varam realizēt, bet pavisam jau citā formā. Un šeit es vēlos norādīt, ka mums būtu, ja mēs varētu atlikt šo ziņojumu līdz 18. augustam, tieši iemeslu pēc, ka mēs arī pārstrādājam un skatāmies uz šo kā jaunu perspektīvu un iespēju citā pavisam veidā, nevis tā kā tas līdz šim bijis ir pa 2 nedēļām, un iekšlietu ministrijai kopā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sadarbībā ar ekonomikas ministriju un valsts kancelēju papildināt informatīvo ziņojumu ar citu valstu pieredzes izvērtēšanu biznesa migrācijas jomā un ar priekšlikumiem par termiņu uzturēšanās atļauju izskatīšanas procesu pilnveidošanu un investoru uzraudzību, lai novērstu identificētos krāpniecības riskus, ko jūs arī pareizi norādat šeit. Un iekšlietu ministram izstrādāt visaptverošos migrācijas politikas pamatnostādnes migrācijas jomā 3. jūnijā dotais uzdevums sadarbībā ar ārlietu ministriju, izglītības zinātnes ministriju un ekonomikas ministriju un labklājības ministriju izstrādāt priekšlikums biznesa migrācijas programmas pilnveidošanai ar mērķi palielināt iemaksas valsts pamatbudžeta programmā 33 ekonomikas attīstības programmu. Tas būtu tas, kas man šķiet būtu ar šo ziņojumu vērtīgi papildināt, ņemot šos apstākļus vērā. Valaņkungs. Jā, manuprāt, premjeram ļoti labs priekšlikums. Es atbalstu šādu pieeju, jo šobrīd jau ir izveidojusies situācija, ka attiecībā uz šo dažādu valstu pilsoņu piesaisti mēs dzīvojām vēl joprojām lielā daļā sabiedrības un kopumā dzīvo vēl joprojām tā sauktās šleseru vīzu biznesa tajā iespējā, kas bija balstīts Krievijas, Baltkrievijas virzienā iepriekš. Bet šobrīd jau tā situācija pilnībā mainījusies. Mēs absolūti neskatāmies, šīs valsts ir pilnībā izslēgtas no šīs diskusijas, un tas ir visiem jāsaprot. Vienkārši viņi tur nav, bet, protams, politiski mēģinājumi to visu laiku uzturēt, ka tas ir tādā veidā domāts. Mēs runājam par Kanādu, mēs runājam par Ameriku, mēs runājam par Izraeli, mēs runājam par dažādām valstīm, kur potenciāli mēs varētu piesaistīt tiešām investorus. Šobrīd visa šī migrācijas politika, kāda viņa šobrīd ir, viņa, tā teikt, mēs arī redzam no šī ziņojuma, ka viņa tādiem šepmaņiem, tur dod iespēju kaut kur pašaptēties, bet kaut kur apiet šo sistēmu, kāda krāpnieci viņa parādās. Tas, protams, viss ir jānogriež saknē nost, bet ir jārada skaidra sava saprotama politika, kādā veidā mēs ne tikai caur imigrāciju skatāmies uz to, lai šeit būtu dažādi, tas, ko mēs redzam šeit uz ielām un dažādos hosteļos un vēl sazina, kur visi šie trešo valstu pilsoņi, kas šeit ir sabraukuši un visi braukā ar visām tām Boltu somām, bet daudz svarīgāk ir padomāt šie, kuri ikdienā ielās mēs redzam. Viņi jau patiesībā naudu no Latvijas aizved prom. Viņi šeit sapelna un viņi sūta uz mājām. Viņi tā tad eksportē Latvijas kapitālu projām. Bet nekas nav šajā šobrīd sistēmā, nav nekas tāds, kur mēs runājam par naudas importu. Ka mēs domājam par 300, 400, 500 tūkstoši, par šādu naudas importu Latvijas ekonomikā. Un šeit mēs, protams, labprāt izdarbosimies un palīdzēsim sagatavot gan analīzi, gan priekšlikumus. Un nevajag, es aicinu visus nedomāt, tas tādi politiski lozingi, visi šie šlesera vīzes un tā tālāk.
nedomāt šajās kategorijās. Tas viss jau sen beidzies. Mēs šodien domājam par pilnīgi citu pieeju, un kas absolūti nebalstās tajā vecajā pieejā, kā tā bija agrāk. Paldies! Pilnīgi precīzi, Valāņa kungs, jūs norādāt uz to, ka mēs praktiski šī dokumentā redzam refleksiju uz vecās sistēmas, kas pilnībā bija arī nepareiza, novecojusi, nestrādājoša un nav moderniem apstākļiem atbilstoši. Un mēs esam sen izskauduši šos nevajadzīgos, teiksim, riskus. Tie nemaz nav vēlams, un mēs neviens negribam arī redzēt, uzrunāt šos investorus, kas mums valstī nav draudzīgi. Un tāpēc, bet tas jautājums arī no prezidenta puses neiet otrā grāvī, kurā mēs izslēdzam mūsu strateģiskos partnerus Kanādu. It īpaši es uzsvaru 2 nedēļu atpakaļ runāju ar Kanādas vēstnieku par tām vēlmēm, cik Kanāda šobrīd izrāda interesi ienākt Eiropā, diversificēt savas investīcijas, un Latviju viņu uzskata kā savu strateģisko partneru to darīt. Šobrīd mēs to redzam aizsardzības jomā, kā mūsu sabiedrotais to dara, investējot nopietnu naudu, investējot mūsu poligonos, bet viņi tieši to pašu vēlās arī ekonomiskā ziņā to darīt, un tāpēc šeit ir būtiski, ka mēs šo programmu arī zinu uz viņiem, kā arī Amerika un citas mums pietuvinātās, mums interesējušās valsts. Jā, Dombrovs kungs. Jā, es mēģināšu. Es ceru, ka varbūt kaut kādā kopsadarbībā starp valsts kancelei un iekšlietu ministrijas valsts sekretāru izdosies saprast to precīzo formātu tieši no tādu dokumentu virzības viedokļa, jo šis informatīvais ziņojums ir veidots pamatojoties uz imigrācijas likuma 38. panta 2. daļu, kas pasaka, ka ministra kabinets neretākā reizi gadā izvērtē šā likuma to un to punktu paredzēto noteikumu praktiskās īstenošanas gaitu, rezultāts, to ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu un uz valsts parādu, kā arī uz Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības attīstību un iesniedz par to ziņojumu Saeimai. Tātad tas ir balstīts uz veco imigrācijas likumu, kas noteica šādu pienākumu katru gadu sniegt pārskatu informāciju par aizvadīto periodu. Ja, tas ir pēc būtības šeit sagatavots par aizvadīto periodu, kā ir līdz šim gājis attiecībā uz šo imigrācijas likuma pantu īstenošanu. Nākamā sadaļa ir tas, ko iekšlietu ministrija ir iedevusi skaņošanai citām ministrijām. Tas ir informatīvais ziņojums, ko varētu nosaukt par imigrācijas politiku, jeb kā tiks ieviests parlamentārās izmeklēšanas komisijas tātad šie gala secinājumi, kas arī tad veido šo imigrācijas politiku, balstoties uz drošības politiku. Ja? Tā teikt, uzliek to drošības rāmu virsū. Trešā sadaļa, par ko šeit runājot, un es pat arī tam zināmā mērā pievienojos, ir tas, kā mēs varam iedzīvināt dažādu veidu investīcijas programmas, pamatā skatoties uz drošajām valstīm. Jūs pieminējāt Kanādu, Amerikas Savienotās valstis, pieļauju, ka Japāna, tur var būt Koreja. Kā mēs varam iedzīvināt šo investīciju programmu? Manuprāt, sasaistot visus šos 3 jautājumus kopā, mēs vienkārši varam, viņus nevar fiziski sasaistīt kopā, tāpēc, ka šis informatīvais ziņojums ir vienkārši ikgadējā atskaite par aizvadīto periodu. Tas informatīvais ziņojums par imigrācijas politiku, tas ir veidots par pamatu ņemot drošības riskus un kā tos novērst dažādiem veidiem, vai tas, ko jūs arī pieminējāt, vai dažādas schēmas nav iespējams, vai tur bolt šie aktīvisti nebūtu tik daudz. Un tad ir trešā sadaļa, kur tas būtu faktiski atsevišķa lieta, ir saistībā ar to, kādas mēs investīciju programmas varam radīt drošajām valstīm, kuras ministra kabinets uzskata par drošajām valstīm, kas ir kaut kas pilnīgi jauns un citāds, ja, kur mēs skatāmies no šīs ekonomiskās puses. Es tiešām varbūt aicinātu tad valsts kancelei ar iekšlietu ministrijas ierēdniecību tikt skaidrībā, kā tad precīzi tie uzdevumi ir, vai tiešām tie nenonāk pretrunā. Runājot par šo informatīvo ziņojumu, man informēja, ka mēs viņu bijām iesnieguši jau 13. laikam jūlijā.
uz izskatīšanu. Bet, viss kārtībā, kā saka, mēs šobrīd esam nonākuši pie izskatīšanas, bet, tā teikt, bija pirms 2-3 nedēļām tā tad iesniegts. Jā, nē, es neapšaubu tos pārējos punktus. Vienīgais, kas šeit ir izlasot pie tiem secinājumiem, ir, un analīzes sadaļa ir nepilnīga. Par to es tikai gribēju norādīt. Tas, ko refleksija uz apakaļ ir pareiza. Šī gadījumā es gribēju labot šo ziņojumu par to sadaļu, kas ir saistībā ar citu valstu pieredzi. Viņa praktiski neko neparāda. Tur ir viens teikums, kas galīgi nekādu ieskatu nedod. Tas ir vienīgais tas, kur... 8. laspuse. Jā, tas ir tas. Es varu iedot pēc tam jums pēc sēdes konkrēti tos punktus, kur es redzu, ir tā nepilnīgi, kur labprāt gribētu redzēt papildinājumu. Tas ir tāpēc, lai mēs balstoties uz šo vērtētu tagad arī, kas ir Saeimā iesniegtais šis te aicinājums sakārtot likumdošanu, lai mēs varētu virzīties ar ekonomikas ministrijas priekšlikumiem par to, kā pilnībā no jauna paskatīties uz šo iespēju, kas mums Latvijai pavarēs piesaistīt mūsu investīcijas. Tikai tāpēc. Un tas tad... Jā. Pēc 2 nedēļām varam mēs papildināt ziņojumu ar šo te analīzes sadaļu? Jā, bet tad mēs uzskatām, ka šis ir attiecībā uz bijušo periodu uz vecajām programmām. Ja? Mēs te nepiedāvāsim jaunās programmas. Nē, ziņojumā nē. Ziņojumā nē. Paldies. Nē. Ar valsts kancleri noprecizēsim uzdevumu. Ja? Vienkārši man interesē fakti un analīzes, tāpēc es to uzprasu. Paldies. Tad mums ir Indriksons kundze 3-2. Es atvainoju. 3-5, jā. Vitenberg kungs. Mums par KEM ministrijas piedāvājumu saistībā ar siltuma tarifu jautājumu. Kā mēs darām, liekam prezentāciju? Jā, labprāt. Jā, tad šis info ziņojums ir tapis, kur nosaukums centralizētās siltumapgādes izmaksas samazināšanas pasākumi ir tapis galvenokārt balstoties uz valsts kontrolas revīzijas un parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu Saeimā, kur savulaik arī premjeras vadīja, tad šos secinājumus, ieteikumus un dažādus priekšlikumus esam ņēmuši vērā un integrējuši šajā informatīvajā ziņojumā. Tas ir tapis gan sadarbībā ar ekonomikas ministriju, Rīgas siltumu, ar iesaistītajām pusēm ir bijušas vairākas sarunas tikšanās, un varbūt atšķirībā no citiem informatīviem ziņojumiem, šis dokuments atšķiras ar to, ka ir konkrēti trīs līmeņu darba rīcības virzieni, kur mēs konkrēti uzliekam arī termiņus un pretī gan savu atbildību, gan citu iesaistīto pušu atbildības un konkrēta laika grafiks, kurā mēs to plānojam īstenot. Lai saprastu, kad ir īstermiņa pasākumi, kur iekļaut arī šī sadaļa, ka tirgus funkcionētu 3 stundu tirgus ieviešana, agrāk bija pat vēl pirms neilga laika nedēļa, tad mēs pārgājām uz 1 dienu, un šis jau būtu tāds fleksibls tirgus un pavisam cita funkcionēšana. Vidēji termiņa pasākumi, kuras paredz, ka varētu būt interesanti arī Valēņa kungam, jo esam pamanījuši, ka Valēņa kungs ir bijis aktīvs un izteicies par Rīgas siltuma akcionāru struktūru un nepieciešamām izmaiņām. Tad tur aktivitāte no jūsu puses ir bijusi, kur arī viens no šiem uzdevumiem vidējā termiņā ir akcionārs vērtēt šo. Un šeit arī aicinu jūs sanākt kopā ar akcionāriem un atrast veidu, kā vienotos un lai tas tālāk uz priekšu varbūt nebūtu tik sadrumstalēti un būtu vieglāk pārvaldām un arī tā kā ceram tiešām, ka uz konstruktīvu tādu darbu akcionāru starpā, lai tas
izdotos. Es jau pieminēju par šīm 3 stundu tirgu, un tas noteikti palīdzētu ar šo atlikumu siltumu izmantošanu, ja, un ļautu arī daudz efektīvāk izmantot koģenerāciju, ja, un vērtēt šo tirgus situāciju, daudz ātrāk rēģēt, un tas tiešām varētu optimizēt esošo situāciju. Tā, no manas puses varbūt valsts sekretārei lūkšu tiešām pāris slaidu par aktuālo situāciju tiem kolēģiem, varbūt, kur nav bijuši klāt, lai saprastu, kāpēc mēs to darām. Mērķis ir uzlabot siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu primāri Rīgā, jo Rīga ir puse no Latvijas centralizētā siltumapgādes tā gala patēriņa, tā var teikt. Ja, un te mēs, man arī būtu jāpasaka paldies tiem, kur ir iesaistījušies, un jau tādā pēdējā laikā gan Saeimā savulaik Tautsaimniecības komisija, ko mēs veicām ar iesaistītajām pusēm, tie uzlabojumi ir nesuši rezultātu, un pēc tāda ilga pārtraukuma jūlijā Rīgā ir bijis lētākais siltuma apgādes tarifs Baltijā, ja, kurai mēs šīs pozīcijas bijām pazaudējuši, un tieši ar tādām izdevīgām kārtīm, ja, ar izdevīgu šo sistēmu, bet ar virkni dažādām problēmām un nepilnībām. Ja, tā kā tas ir daļēji novērsts, un paredzam, ka ar šo informatīvo ziņojumu to situāciju varētu uzlabot vēl vairāk. Tā kā Līga lūdzu īsa prezentācija un tālāk diskusija. Liels paldies par doto vārdu. Tātad, kā jau ministrs iezīmēja, tieši tā, Rīga ir puse no centralizētā siltuma, un šeit mums vislielākais fokus bija tieši uz Rīgas labo krastu, kas Latvijā ir visdinamiskākais siltuma tirgus. Pavisam īsi, kāpēc vispār mēs skatāmies struktūrālām pārmaiņām, cik tad maksā siltuma ražošana. Siltumu varam ražot Rīgas kontekstā no 3 avotiem. Viens tā būs dabasgāze, otrs tā ir šķelda, jeb biomasa, jeb granulas, un trešais tas ir koģenerācija. Ja skatāmies 17. gadu, tad Rīgā mēs visu siltumu saražojām no gāzes, un noteikti arī visi atceramies, ka visu gāzi mēs ieguvām no austrumu puses. No 17. gada ir sākta pāreja, kur mēs gāzi aizvietojam jau ar vietēju resursu, ar biomasu, ko arī esam kopīgi centušies aizstāvēt gan Latvijā, gan arī Briselē, kā vienu no būtiskiem Latvijas resursiem. Ja salīdzinām šodienas situāciju un palūkojamies uz tiem tarifiem, kas Latvijā ir apstiprināti, tad tās pāris vietas, kur Latvijā ir palikusi ekskluzīvi tikai dabasgāzes balstīts energoapkura, tarifus mēs redzam pie 140–160 eiro pie megavatstundas. Tie ir arī augstākie tarifi, kas šobrīd Latvijā ir. Ja skatāmies uz šķeldu, arī tur cena salīdzinājumā pagājušo gadu ir pieaugusi, bet arī pie cenas 27,6, kas ir šī brīža, tāda vidējā cena, gala tarifs 70–90 eiro par megavatstundu. Un tad Rīgā mums ir šī unikālā iespēja, mums ir ārkārtīgi liels koģenerācijas stacijas, TEC 1 un TEC 2, kas spēj reizē ražot gan elektroenerģiju, gan siltumu, un atlikums siltums arī atkarībā no tā, kāda ir elektrības cena un kāda ir gāzes cena, klasiski būs vēl lētāk par šķeldu, bet viņš nav pieejams vienmēr, viņš ir pieejams tad, kad elektrības tirgus to paredz. Šis viss mums ir ļāvis nepilnā 10 gadē aiziet no 100% gāzes balstīta siltuma uz pusi jau no vietējā resursa. Kādus tad mērķus noteicām? Ministrs jau ļoti precīzi iezīmēja, daudz, kas ir paveikts, un liels paldies arī tiešām parlamentam, kas ir pieņēmis šajā sasaukumā ļoti būtiskus lēmumus, kas tik ilgstoši arī gaidīti. Bet gan šī ziņojuma, gan kopējās pārskata daļā mēs izvirzījām 2 mērķus. Numur 1 – efektīvāk izmantot tos resursus, kas mums Rīgā ir, īpaši tecus, un numur 2 – ministri jau iezīmētais uzdevums, ka Rīga ir siltumapgādes ziņā lētākā iedzīvotājiem pilsēta Baltijā. Un esam ļoti priecīgi, ka jūlijā tik tiešām varu parādīt kopā ar PVN, mēs bijām atguvuši šo līderu pozīciju, kas, protams, arī jāņem vērā. Rīga ir lielākā no 3 galvaspilsētām, un, protams, ka tīkla lielums arī ir daļa no veiksmes stāsta, bet viņš ir jāmāk arī izmantot. Otrs ir stāsts par neizmantot atlikumu siltumu. Šeit runājam gan par situācijām, kur TEC ir strādājuši kondensācijas režīmā, gan par koģenerācijas režīmā strādājuši situāciju, kur Rīgas pusē ir bijis pieprasījums pēc siltuma, pietiekami sarežģīta formula. Un šeit pēc ilgas stagnācijas arī šie regulējumi, ko esam veikuši par atlikumu siltumu definēšanu,
par konkurences padomes lēmumu pārskatīšanu ir devuši rezultātu, un 25. gadā jau redzam būtisku kritumu pie tām reizēm, cik šis atlikuma siltums nav efektīvi izmantots. Un sagaidām, ka 26. gada dati ir vēl jo labāki. Ministrs jau galvenos tālāk veicamos uzdevumus pateica, bet visa šī jēga ir tajā, tas vien, ka esam panākuši progresu, nenozīmē, ka mums ir jāapstājas vai ka šis ir tas maksimums, ko mēs valstī varam izdarīt. Esam kopīgi sagatavojuši aptuveni 40 uzdevumus ar katram noteiktiem termiņiem, tieši kā ministrs jau minēja, trīs galvenajos šos te laika nogriežņos. 12 īstermiņu uzdevumi, šeit nav visi, bet iezīmēm galvenos, saistīt tarifu metodikas izmaiņas, kas ir apstiprinātas šī gada jūlija sākumā, elektrības un siltuma tirgu intervālu tuvināšana, ministra pieminētā pārējas 3 stundām, termiņš bija šī gada augusts, pilots tika uzsākts jūlija vidū, un apstiprināja Rīgas siltums, ka ir šobrīd darbībā, bet mēs vēl gaidām to situāciju, jo pagājušajā nedēļā, piemēram, bija ļoti zemes elektrības cenas un teicis nedarbojās, tā kā mums vēl jāsagaida tas tirgus konjunktūra, kurā to var izmantot. Tāpat ir paredzēts Rīgas siltuma Latvenergo līguma nosacījumu pārskatīšana, lai efektīvāk izmantotu tās jaudas, kas ir pieejamas, izvērtēt to, vai rezerves jaudas, jeb šos ūdens sildāmos katlus, kas ir viens no tiem lielajiem diskusiju avotiem, kas padara gan metodiku, gan tarifu daudz necaurskatāmāku, jo papildus tam, ka Latvenergo nodrošina siltumu ar teciem, Latvenergo arī pieder šīs te ūdens sildāmo katlu sistēmas, kas ražo siltumu tīri no gāzes, un izvērtēt, vai nebūtu liederīgāk viņus turēt Rīgas siltumam, nevis Latvenergo. Un atlikuma siltuma izmantošanas informācijas publicēšana, lai mums nebūtu jāgaida 3 gadi, līdz mēs redzam, vai mums ir vai nav izdevies darīt to regulāri un iesniegt informāciju ar SPRK. Vidējā termiņa uzdevums saistīts sistēmiskiem izvērtējumiem, meklējot jaunas optimizācijas iespējas, no tiem gribētu jau pieminēt gan 10 gadu attīstības plānu, pielīdzināt Rīgas siltumu tam, ko šobrīd jau pilnīgi mierīgi spēj izdarīt gan GASO, gan sadales tīkls, gan augstsprieguma tīkls, gan Konexus, kas skaidri pēc noteiktiem nosacījumiem publicē un pārunā savu attīstības plānu, lai mums būtu mazāk tās situācijas, kur mums atklājas, kad kādā vietā bija potenciāls, bet tomēr mēs to siltumu trasi neizbūvējām. Un tāpat arī jau pieminēta akcionāru struktūra un jau plaši diskutētā un citi dažādi pasākumi, kopskaitā 17, šī arī mums ir garākā. Un trešais ir pāris uzdevumi, kuriem termiņi būs pēc šī gada beigām, bet kas saistīts ar tādām fundamentālākām pārmaiņām. Pirmkārt, ir jāizvērtē to, vai Rīgas bioenerģiju nebūtu liederīgi integrēt Rīgas siltumā, kas arī jau daudz diskutēts jautājums. Ir jāizveido regulējums, lai padarītu šo 10 gadu attīstības plānu par normu, normālu caurskatām procesu, kur arī ieinteresētās puses var kvalitīvi iesaistīties, izvērtēt X stundas tirgus ieviešanu, tad spērt nākamo soli. To esam salikuši kopā ar situāciju, kur mums būs jau vairāk izvietotas siltuma akumulācijas iekārtas, kas var efektīvi piedalīties gan elektrības tirgu, gan arī balansēšanas tirgu. Un pats par sevi izvērtēt, vai tie pasākumi, ko esam veikuši, ir nesuši vēlamo rezultātu, jo darīšanas pēc nav vērts. Ministrs jau minēja, esam izstrādājuši to kopīgi ar iesaistītām pusēm. Bijām saņēmuši arī, nepilnīgi visi uzdevumi ir bijuši tādi, kurus visi puses vēlas darīt, bet no KEMAS apņēmušies uzraudzīt, lai punkti tiktu izpildīti termiņos, par ko esam šobrīd vienojušies. Lāc, paldies! Jā, paldies. Es saprotu, ka kolēģi ir ļoti atbalstoši. Es gribētu nokomentēt. Tiešām paldies, Vitenberg kungs, ka esat ar šo ziņojumu. Es gaidīju šo mirkli, jo tas ir mans personīgs pienākums, ka vadot izmeklēšanas komisiju, ko izdevās pabeigt pēdējā dienā pirms nonākt šeit. Ir svarīgs uzdevums, ka es nonākot arī izpildu varā, spēju realizēt to, ko Saeimā izmeklēšanas komisija ir kā gala slēdzienā redzējusi galvenos uzdevumus, kas būtu jāpaveic, izvērtējot visu tos 6 mēnešu to
to jautājumu. Man ir prieks, ka jūs esat nākuši klajā ar īstermiņa darbiem, vidēja termiņa darbiem un ilgtermiņa darbiem, kas ir tā nodalām trīs pozīcijās. Un esat praktiski visus punktus, kas ir bijuši komisijas slēdzienā, ietvēruši arī ziņojumā. Un gribu uzsvērt par inovitātes ideju, kas man šķiet, man pat prātā nebija ienākusi, bet tā ļoti laba ideja, ka šos te Latvenergo ūdens sildāmo katlu nodošana Rīgas siltumam, kas varētu beidzot nodalīt no šo te cenas diapazonu vai to augstākās cenas starpības starp ūdens sildāmiem katliem un starp koģenerācijas režīmu, kas tiešā veidā var ietekmēt gan šo aktīvu, kurus nevajag Latvenergo, kas īstenībā ir Rīgas siltuma vajadzība, un tas tiešām var ietekmēt arī šo te tarifu. Un tāpat kā jūs esat minējuši šo 3 stundu siltumenerģijas tirgu, kas ir modernizēt jau esošai, pielāgoties elektrības tirgumu jau daudz tuvāk nekā līdz šim, un cenu griezt iepirkumiem. Būtisks faktors, ko es vairāk publiski redzu minam gan no Rīgas domas puses, gan ekonomikas ministra norāda uz to, ka mums valdībā vajadzētu lemt un atrast risinājumu un izvērtēt šeit. Šeit būtu svarīgi, ka jūs kā ministrs varbūt varētu atnākt ar redzējumu par un pret saistībā ar šo te saimnieku trūkumu, kur mums vajadzētu saprast, kas ir tas risinājums, kā mēs valstiski varētu pieņemt, ka nav praktiski uzņēmumam nav īpašnieki, ir 49% vienai pusē, 49% otrai pusē, un reāli nav iespējams pieņemt vienots lēmums par uzņēmumu attīstību, un tāpēc personīgi man nav atbildes, kas būtu pareizākais, ko darīt, vai tas pāriet Rīgas pašvaldības, vai savukārt šis tomēr ir valstisks aktīvs, jo mēs runājam par elektroenerģijas tirgu, un arī Latvenergo spēju investēt, kā piemērs. Ja. Te ir jāsaprot, kurš ir labāks risinājums valstiski, uz kuru vajadzētu virzīties uz priekšu. Protams, ka pastāv vēl trešā versija. Trešā versija, kas ir Igaunijā piemērs, kur es redzu unikālu labu piemēru, kur ir utilitas uzņēmums, kur ir kopdarbība privātā ar publisko sadarbību, kur savukārt šis te ienākot privātam kapitālam ir spējis ar tādu pašu tarifu kā mums Latvijā, bet uz pusi labāk atjaunot tīklu un praktiski pārņemt 9 pilsētas visā Igaunijā un tā skaitā vēl paspēt uzbūvēt vēja parku un bateriju parku gan Lietuvā, gan Latvijā un valkā apgādāt pilsētu ar siltumenerģiju. Tas ir izaudzis no viena Tallinas uzņēmuma. Tad vairāk piemēru varbūt varētu šajā kontekstā nākt ekonomikas ministrijas sadarbībā ar KEM, varbūt atrast šo te, un KEMs varētu būt tas arbitrs, pastīties uz plusiem, mīnusiem, un mums vajadzētu to lēmumu pieņemt. Tas ir politisks lēmums, kurš strateģiski jāpieņem, lai mums būtu saimnieks, lai mēs neatgrieztos pie tās situācijas, ka mēs vēsturiski esam redzējuši, kad ir vienkārši tiek bremzēt uzņēmuma attīstību, tiek labi lēmumi nelikti lietā. Uzņēmuma pārvaldība ar to ir cietusi. Jā, Valaņkungs. Jā, paldies. Paldies Vitenberga kungam. Manuprāt, šis ļoti labs ziņojums, kas ir visiem līdzdarbojoties arī tapis. Es arī šajā jautājumā, un ne tikai arī šobrīd Rīgas siltums ir jaunas pārvaldības formas ieviešanas stadijā, tātad šobrīd pilnībā mainīsies pārvaldība, pārējot uz modernu starptautiski atzītu pārvaldības formu, kas prasīs arī zināmas darbības, un tiešām es domāju arī, ka šajā te pārējas posmā ir arī nepieciešama šī politiskā diskusija par to, kas tad īsti uzņemās. Šajā brīdī, manuprāt, arī tādos krīzes brīžos mūsu vērtējums tāds, ka Rīgas doma ir bijusi pārāk pasīva, nav bijusi pietiekoši aktīva kā saimnieks iesaistīties problēmu risinājumos. Mēs varam tur vērtēt, kā tas ir bijis, kāpēc, bet tas iepriekšējais tarifu pieaugums, ka bija ļoti spilgs piemērs. Arī var atskatīties, kādas bijuši gan šīs gaida vēstules, par kurām šeit arī ļoti labi ir uzsvērts, ko tad viens akcionārs sagaida, ko otrs. Tās divas ļoti dažādas lietas, kas tur parādās. Un, manuprāt, šobrīd es pilnībā pievienojos premjera teiktiem, ka šiem nākotnes risinājumam
nekādā gadījumā viņš nevar palikt publiskā sektora risinājums, viņam jābūt kombinētam publiskam un privāto. Un vienam ir jāuzņemās tā iniciatīva. Šajā gadījumā, lai šo diskusiju mazliet savā ziņā sāsinātu, mēs tā kā uzņemamies iniciatīvu šo sarunu vest, bet pēc iespējas ātrāk jānonāk pie viena konkrēta saimnieka, un kas tad ar to privāto tālāk potenciālu modeli var arī tālāk šim uzņēmumam iedot vajadzīgu atspērienu, lai dienas beigās mērķis jau viens, kā arī šajā ziņojumā pateikt, samazināt cenu un iedot pievilcīgāku piedāvājumu mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Jā, man tikai te nedaudz precizējums un jautājums divi. Pirmais, es te redzu, ko mēs ar izmeklēšanas komisijas, atvainoju, ka es tik te detalizēti iesaistos, bet man profesionāli interese tik daudz pavadot laiku pie šī jautājuma. Es saprotu, ka pārējiem varbūt garlaicīgi, jo ārā ir pietiekami silts un nav vēl jautājums par siltumtarifu, bet mēs zinām, ka ziema strauji tuvojās un jautājums siltumā ļoti lēni risinās, ja? Un mēs nonāksim šeit diskusijā par to, ka, ja no gadījumā kas un atkal kāds hormus vai kas cits, mums būs jautājums uz galda šeit, kā tā veidā mēs kompensēsim iedzīvotājiem siltumtarifu. Tāpēc es gribu, ka mēs pievēršamies šim uzmanību šim jautājumam tagad. Un uzņēmumam Rīgas siltumi šī kontekstā. Te ir punkts, kas bija izmeklēšanas komisijā kā viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tarifs ir tik dārgs Latvenergo pusē. Un šajā arī regulātora minētajā koģenerācijas tarifa metodikas pārskatīšana ir tas galvenais slēdziens, ka metodika neatbilst un ir jāpārskat šī 2010. Gada metodika, kas neatbilst šī brīža reālai situācijai. Te ir termiņš uzliks 28. gads. Šis jautājums galīgi kaut kā nerisinās to tarifu. Varbūt var noprecizēt. Jā, liels paldies. Mēs pirms ziņojuma, ir taisnība, ka sākotnējā versijā tik tiešām bija 28. gads, bet mēs arī pārunājām par to, kas ir šīs funkcijas, kas ir jāveic, un gala ziņojuma versijā termiņš ir pārskatīts. Tas ir salikts kopā ar šo te izvērtēšanu par ūdens sildāmiem katliem, jo atkarībā no tā, vai Latvenergo viņš ir vai nav, no tā būs atkarīgs no tā, kā izstās metodika, jo pašlaik metodika ir cieši savilkt kopā tieši ar šo te stāstu. Un ir noteikts 3 mēnešu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums, vai noteikti šī te pārmaiņa vai nē. Jā, tas nozīmē, ja kad tiktu veikts jautājums par ūdens sildāmo katlu aktīva pārnešana, tad no tā 3 mēneši tiktu pārvērtēts. Jā. Attiecīgi tas būtu uz tuvākās... Tad jūs dodat regulātoram, ka viņam vajag 3 mēnešu laiku to metodiku tādu? Jā, bet mēs, protams, diskusijas esam uzsākuši jau tagad. Šis bija viens no tādiem, ko ar regulātoru pietiekami arī cieši strādāsim, lai nodrošinātu, ka mēs lieki nekavējamies un vērtējam tās lietas, kuras ir iespējams pēc iespējas drīzāk. Tāpat arī papildus esam ielikuši punktu, ka mēs zinām, ka tarifs ir pārskatīts Rīgas siltumam, un tas ir tiešām konkurētspējīgs, bet redzam, ka tas fokus ir bijis vairāk tieši uz kurināmā cenām, un lūksim akcionāriem izvērtēt, vai attiecībā uz taupības pasākumiem Rīgas siltums piemēro to pašu ļoti strikto pieeju, kas tagad tiek attiecināts valsts pārvaldi, proti atsakoties no šādām liekām lietām, kas varētu dot tūlītēju efektu. Attiecīgi tas uzdevums oriģināli par koģenerācijas metodiku sadalīs 2 daļās. Viens, kur varētu būt labums jau uz esošo apkursu sezonu, un tad otrs sasaistīts ar aktīvu īpašumtiesībām. Man vēl viens jautājums jums tad. Kas, jo ārā man uzdos jautājumu gan mēdī, gan arī rīcinieki, kas ir tas, kas palīdzēs no šiem plāna punktiem samazināt tarifu vai uzlabot tarifu šai apkursu sezonā? Pirmkārt, jau tās 2 lietas, kas ir izdarīts. Pirmā lieta, kā tarifa metodika ir pārskatīta, lai gan tur noteikti var soļus spērt tālāk. Apstiprinājums tarifs jau pats par sevi parāda, ka par spīti tam, cik būtiski ir pieaugušas dabasgāzes cenas, Rīgas siltuma tarifs šobrīd ir saglabāts stabils ar pavisam nelielu negatīvu, ar samazinošu tendenci. Otrs ir šī 3 stundu tirgus, kā zināms, no nedēļas pārējot uz to, kas mums ir šobrīd, kas ir efektīvi dienas tirgus.
mums ir izdevies beidzot izkustināt to neefektīvo siltumu izmantošanu par diezgan būtisku, tad 5% kritums ir diezgan ievērojams, ja mēs skatāmies enerģijas vienībās. Un sagaidām, ka īpaši apkurss sezonā, kad teci darbojas daudz aktīvāk, jo šobrīd vasaras sezonā, kad elektrības cena ir zema, teci ir nekonkurētspējīgi, šajā periodā būs lielāki ieguvumi tieši. Labi, paldies. Un finalizējot, es šeit redzu ļoti daudz un visu pareizus lēmumus un punktus saistībā ar Rīgu, bet mums ir arī izmeklēšanas komisijas gaitā bija ļoti daudz signālu no citām valsts pilsētām, kurās arī ir problēmas. Un tieši arī to moderno jautājumu saistībā ar elektrības tirgus saslēdzoties kopā ar siltumtirgu, piemēram, elektrokatli, kā risinājums nav visai valstī atrisināts. Un tādā veidā, ja kāds no pilsētām instalē pie sevis elektrokatlu, tad to ieguvumu no negatīvās cenas, elektrības cenas šobrīd nevar pielietot. Jā, mēs cenšamies arī katru nedēļu būt šajās reģionālajās vizītēs. Tas galvenais mērķis ir saprast gatavību nākamajai apkurses sezonai. Ja, gan šķeldes iepirkumi, kur tas ir palicis, vēl arī gāzes iepirkumi, un pašvaldības norāda, ka viņiem būtu vajadzīgs valsts plecs un palīdzība pie centralizētās siltumapgādes programmas, kur tieši šie elektriskie katli varētu būt viena no sadaļām, kas agrāk nav bijusi. Bet to gandrīz katra norāda, ja, ka tas ir virziens, uz ko viņi gribētu iet, un tad arī kopā. Es ceru, ka mēs šajā laikā iegūsim kaut kāds aprises šai programmai, jo tāda jau iepriekš ir bijusi, kur galvenokārt gājuši šķeldes katlu mājām. Interesi bija daudz lielāka nekā iespējas, tad arī mēģināsim rast finansējumu, lai to nodrošinātu. Ja tur nav tikai finansējums, tur ir arī regulātora metodoloģijas. Es esmu runājis arī ar Rīgas domas kolēģiem, kuri norāda arī kā siltuma akcionāri, ka arī Rīgas siltums ir, būtu gatavs un izskat šādas iespējas šiem elektriskajiem katliem, bet te ir domājums arī pie augstsprieguma tīkla, ja, pie viņu brīvajām jaudām. Tā kā tas būs risinājums, kas mums būs jāatrod, jo gribēšana ir arī no Rīgas siltuma, ja, bet tas atdurās izskatās šobrīd pie augstsprieguma tīkla. Paldies. Paldies. Paldies par labo ziņojumu. Šis ir tiešām vērtīgi, ka mēs varam vēl paspēt laicīgi sagatavoties. Tad lūdzu, to ziņojumu neliekam nekur dziļi atvilknē, šo liekam ikdienā. Man lūgums Valaņa kungam varbūt jājauk par šo akcionāru struktūru. Ja, tad tā komunikācija ir bijusi gan no Rīgas, gan no jūsu puses pietiekami asas, kas man rada zināmas bažas par to, ka vai jūs spētu vienoties, jo rodas sajūta, ka jūs tur neesat labākie draugi gan ar Rīgas mēri, ja, un tāda pretrunīga komunikācija, droši vien, ka nepalīdz nonākt pie rezultātu. Šis ir racionāls jautājums. Domāju, mēs ar Ratnieku kungu tiksim galā šajā jautājumā. Paldies, jūs esat tik diplomātiski. Pārējām pie nākošā punkta, kas ir 4.1. Smiltēnkungs. Jā, cienījamie kolēģi, tātad tiesībsardze ar atzinumu bija vērsusies ministru kabinetā un papildus arī Latvijas Republikas Saeimā. Jautājums ir par tiem, kas piedeklarējās adresē. Un šis jautājums jau ir ar bārdu, viņš ir diezgan vecs, bet īsti labi risinājumi nav bijuši. Un te arī Tieslietu ministrija pilnīgi piekrīt tiesībsardzē, ka satversmē garantētās vērtības uz tavu privātu īpašumu neaizskaramību, uz privātās dzīves ierobežošanu vai kaut kādā veidā traucēšanu, tās tiek aizskartas šādā gadījumā. Un es domāju, nevienam nav patīkami atskārst, un es domāju, arī tiem, kas, ka pēkšņi to atskārta, kad kāds cits pie teviem dzīvo vai kāds cits ir iereģistrējis 10 uzņēmumus, tu esi nonācis valsts ieņēmuma dienesta kaut kādā interesantā sarakstā, un tad, kad tu pats gribi dibināt savu uzņēmumu, reģistrēt adresē, tu automātiski iekrīti tajās adresēs, kuras ir īpaši jāpārbauda vai jāpievērš uzmanību. Mēs ar kolēģiem nedaudz, jo šis ir tā kā atzinums un ar aicinājumu domāt, tie termiņi ir gada beigas, bet mēs ar kolēģiem esam mēģinājuši par šo jautājumu pameditēt, un es gribēju, lai jūs izsakat viedokli, man tieši Valaņa kungu gribējās dzirdēt kā ekonomikas ministru par uzņēmējdarbību, bet arī pārējiem kolēģiem proti.
Man ir pārliecība, ka vienīgais veids, kā patiešām mēs varētu to novērst, ir tad, kad īpašniekam ir pilna kontrole pār savu īpašumu. Tas ir tad, ja kāds grib reģistrēt, piemēram, juridisku personu tavā īpašumā, tad tev ir jāiet Latviju.lv un tev ir paziņojums, vai tu akceptē vai nē. Bet mēs taču runājam par EU28. Mēs taču runājam par iespējām piereģistrēt uzņēmumus zibens ātrumā, kas nozīmē, ka šādas lietas teorētiski arī samazinātu reģistrācijas ātrumu, jo tās ir obligātās prasības, kas ir jāizpilda. Es domāju, ka mums agri vai vēl vajadzētu virzīties uz jautājumu par lielākas kontrolas došanu īpašumu īpašniekiem, mēģinot vienlaikus arī kaut kā atrast risinājums, lai to procesu padarītu ātrāku. Jo citādāk, manuprāt, tā situācija līdzīga attiecības sargs uzskata nav taisnīga pret cilvēkiem, kam pieder adrese, bet viņā sāk reģistrēties. Tad kāds ir tas risinājums? Mūsu ierosinājums, bet tas ir tikai šobrīd apspriedes formā. Te galā nav nekāds lēmums, principā kaut kādas reālos risinājumus vajadzētu pielemt un domāt līdz gada beigām. Faktiski vienīgais veids, manuprāt, kā to var novērst, ja mēs radītu sistēmu, kurā ir nepieciešams akcepts no īpašuma īpašnieka par to, ka tava adresē kāds reģistrēsies. Tas var palielināt tempus, kādā veidā notiek procesi. Tas ir vienkārši jāņem vērā kā blakne. Ja mēs gribam daudz ātrāku, zibenīgāku valsti ar ātrākiem procesiem, tad, protams, šāda lieka birokrātija, kas varbūt šajā gadījumā pat nav lieka, to visu sarežģīs. Bet es gribētu dzirdēt viedokļus, vai jūs piekrītat tam, kad mēs varētu... Šī ir problēma, kas ļoti daudz cilvēku skar. Es pats arī ar to cīnījies. Te vajadzētu tādu izprotamu, saprotamu, elementāru katram cilvēkam, kāds ir tas valsts risinājums, kā pret šo cīnīties. Es tā nesapratu līdz galam to risinājumu. Finanšu ministru. Te vairāk no savas deputāta pieredzes valsts pārvaldes pašvaldību komisijā, kur ik pa 3 gadiem mēģina šo te jautājumu risināt, bet tas lielās atbildes vienmēr ir izšķiršanās starp ātrumu, brīvību un atgriešanās pie mājas grāmatas ar saskaņojumiem, kur kāds saskaņo, tāpēc viņš šobrīd arī tur ir nogūlies. PMLP, iekšlietu ministrija piedāvāja risinājumu, nekavējoties, ja nemaldos 3 dienu laikā uzreiz, ja kāds svešais ir piereģistrējies, uzreiz atsūtīt signālus, nedarīt neko tālāk, kamēr, tas ir otrādi to procesu, bet viņš te ziņā tika mazliet tā kā nobremzēts vienalga, bet risinājums ir caur tur bija vainas, ka tur veciem cilvēkiem nebūs Latvija.lv, ka tur nav vēl oficiālās adreses, katrā ziņā bija vesela rinda argumentu un Saeima izšķīrās par veco labo kompromisu nolikt likumprojektu pirms 3. lasījuma atvilknē. Tāpēc, jebkurā gadījumā tava atbilde ir, lai kāda viņa arī būtu, paceļot problēmu, tā ir likuma jautājums, kas ir iekšlietu ministrijas kompetencē un pie kuras nākamais parlaments iespējams atgriezīsies, kad domās, ko ar šo likumu darīt. Tāpēc, jebkuras idejas ir labas un noderīgas, bet tikai vērojot kaut kādas 20 gadu garumā, pie tāda visu pušu aptverāmā risinājuma nav vēl pagaidām nonākts. Man gan ir cerība, ka mēs varētu tomēr vismaz kaut kādu izpratni par virzienu dabūt, un Tieslietu ministrija gatava arī pie tā jautājuma strādāt. Un ja tur būtu, piemēram, programmēšanas lietas, ja tas ir valsts zemes dienests, tad tas ir mūsu pārziņā, bet ja tas ir Latvija.lv, tad tur vajadzētu sadarbību ar varam. Jā, bet ir alternatīva risinājuma šim, proti, ja mēs atstājam vienu versiju, ka ir akcepts vajadzīgs no īpašnieka, lai piereģistrētos vai piedeklarētos vai piereģistrētu juridisku personu, ir otra versija, ka varbūt vienkārši automātiski ir nē, un tad persona var atļauts ar Latviju.lv piereģistrēties, un tad ir trešā versija, ka katrs var ieiet un ieķeksēt, ka manā īpašumā nekādas reģistrācijas nevar būt. Bet tie visi ir tādi ļoti darbietilpīgi procesi, ja katram no, cik mums īpašumu, Pasievičs kungs ir
vairāk pa miljonu, ja tagad miljons sāks iet sistēmā un meklēt, kur tas klišķis atrodas un klišķināt, nu tas arī būs. Ne, bet jūsu piedāvājums kā variants, ka, piemēram, tu vari piereģistrēt, bet kādam ir tā jāakceptē tas, ka tu vari piereģistrēt un nav jāmaina nekāda jāatzaisa jauna sistēma, bet vienkārši sistēmas ietvaros, tas pats, kas CSDD. Jā, Nodod īpašumu, tad tu piesakies, jā, gribu īpašumu, un otrā pusē īpašniekam jāpasaka, jā, es nododu, un viss. Un tādā veidā ir tehniski risinājums, kas risina juridisku problēmu. Nu, manuprāt, iedzīgākais risinājums būtu tāds, ja tas būtu arī varbūt no tāda procesa viedokļa pareizākais, ja kāds grib reģistrēt juridisku personu manā īpašumā, piemēram, Hausams Abumeri izvēlētos manu īpašumu, tad man būtu tiesības pateikt viņam arī nē. Vai jā, vai akceptēt. Tam būtu jābūt kaut kā juridiski iespējamam, kas nozīmē arī programmatūras izmaiņas, jo šobrīd šādas funkcionalitātes nav. Bet es piekrīstu kaut kam tādam, kas ir loģisks un elementārs, bet kas neveidot jaunu sistēmu vai jaunu kaut ko, šeit būtu papildinājums esošai sistēmai. Viņam jābūt ir lietošanai draudzīgam. Tikai tad viņš strādās dzīvē. Aizsardzības ministrs. Jā, paldies Smiltēna kungam un viņa komandai. Jūs jau tikko arī atbildējat, es piekrītu pilnīgi, kad īpašniekam ir tā iespēja pateikt nē, un tas nemazinās nekā ātrumu. Ja kāds gribēs piereģistrēties, viņš jau to būs sarunājis ar īpašnieku. Un viss ir vajadzīga tikai šī funkcija, un tas pasargā šo īpašnieku, kas ir ļoti būtiski, un mēs arī to kontroli uzliekam. Paldies. Tas ļoti daudz jau tracina, ka tas ir piereģistrēts šīs lietas, pēc tam tu netiec no tā visa vaļā. Tā ir tiešām visaptvaroša problēma. Dombrovskis. Jā, šis gan nav iekšlietu ministrijas stāsts, bet tiešām kadastra sistēmā tas būtu risināms vistiešākajā veidā, kur tātad īpašnieku datu bāze mums ir. Īpašnieku datu bāze, tas nav saistīts ar iedzīvotāju reģistru, tas ir pilnīgi cits, kas ir. Tas ir saistīts ar iedzīvotāju PMLP likuma projekts, kuru Mārtiņš Bičevskis bija PMLP priekšnieks, kad ievies šo te 2001. gadā. Un PMLP arī šo jautājumu vienmēr iekšlietu ministrija risina neatkarīgi, vai tā ir fiziskā persona vai juridiskā. Tā ir jautājums, lai privāta personai var vai nevar pieregistrēt. Es Kučinskungs atļaušos pabeigt. Kadastra informācijas sistēma ir tā, kurā ir atzīmēts, kurai personai pieder kurš īpašums. Te var man nobot, bet tā ir tā būtība. Tas, ko es domāju, mums vairākums atbalsta, ir tā funkcija, ka pats īpašnieks saņem informāciju, ka manā īpašumā vēlās reģistrēties kāda persona, un tad īpašniekam jau caur Latviju LV, tad tālāk ir iespēja pateikt jā vai nē. Bet bāze tam visam ir šī kadastra informācijas sistēma, kur ir tātad sasaistīta šī informācija tieši par īpašumiem. Jo mums jau ir problēma tā, ka es kā, caur iedzīvotāju reģistru es jau nevaru redzēt, kas man pieder. Tas ir uzkrāts citā datubāzē. Ja to visu, labi, nav svarīgi pat tā praktiskā funkcionalitāte, ja vajadzēs ministrijas var savstarpēji sadarboties, bet es domāju, ka tas konceptuālais redzējums varētu būt tāds, ka īpašniekam ir jāapstiprina vai jānoraida deklarācijas pieprasījums. Kā Facebookā uzaicina draudzēties un saka, nē, negribu. Tik vienkārši vajadzētu uztaisīt. Nē, man ir pārdomas vienkārši, kolēģi, arī par to, cik mums ir kapacitāte, jo principā šāds jautājums būtu absolūts sīkums. Vienu pogu salaist divas datubāzes kopā, viena poga un viss, bet cik mums ir vispār kapacitāte pašiem, piedodiet par svešterminu, in-hausā. Tagad mēģinu atrast īsto vārdu latviski, iekšpusē, no saviem resursiem. Tādas lietas izdarīt. Jo tiklīdz mēs kaut kādam šādam pieskaramies, tā uzreiz sākās, tur taču jātais iepirkums un projekts un kā tur, un tad sākās liels summas, bet tās īstenībā ir absolūti sīkumi. Ja? Es domāju, ka tur nebūs viegls risinājums tā, jūs vārdiem sakāt, iekšmājā izveikt rīcības, tomēr tas ir noteikti divas dažādas sistēmu datubāzes, kā mēs to saprotam, kuras savā starpā noteikti nekomunicē ar vieglā veidā.
Tavarkungs, Jā, paldies par doto vārdu. varbūt jūs, ja Es pēc jūs būt- pāraudzībā ļoti daudz klientu, kas tur varētu varbūt pro bono to mums izveikt. Jā, ir klienti, ir pacienti, ir arī Eiropas prokuratūra, un katra šāda darbība nereti izvēršās ar šķietam nelielas podziņas, papildinājumu datubāzēs līdz vairāk miljonu investīcijām, un tad mēs šos jautājumus skatām speciālā grupā. Finālā tas sanāk ļoti dārgi. Tas, ko es pēc būtības atbalstītu, protams, kolēģi tieslietu ministri sagatavotu atbildes vēstules projektu un arī minētos termiņus, kad līdz 1. janvārim mums ir tiešām jāsagatavo skaidrs redzējums. Es no savas puses atbalstu to, ka īpašniekam ir tiesības akceptēt no savas puses vai noraidīt vai fizisku vai juridisku personu, kas deklarē vai uzņēmumu, vai pats deklarējās attiecīgajā īpašumā. Tas ir cilvēka privāts īpašums un bez viņa tieši ziņas un akceptā šādas darbības nevar notikt. Attiecībā par to, ka tam būtu nepieciešama programmatūras izmaiņa, pilnīgi skaidrs, bet līdz tam mums ir jāsaprot godīgi, cits maksā. Cits maksā, kas un kā to ievieš. Jo tas, ko es redzu, katru dienu ejot cauri šiem dažādu aktivitāšu sarakstam, es redzu, ka tas finālā mums izmaksā milzu lielu naudu. Un no kādiem līdzekļiem mēs to maksātu. Konceptuāli ideja atbalstām un attiecīgo vēstules projektus arī atbalstu. Paldies! Lūdzu, nākiet ar Tieslietu ministriju ar priekšlikumu šajā virzienā. Mūsu pusē ir absolūti vienkāršākā sadaļa, cik vienkāršākā juridiskais regulējums, tas būtu izmaiņas iespējams vienā vai vairākos normatīvais aktos. To mēs būtu gatavi izstrādāt, bet mums ir jāsaprot, vai mēs to varam praktiski norealizēt. Varbūt tad ar varam ministru mēs varētu apspriesties par to, vai tas ir tehniski iespējams, ja? Vienkārši vai sarežģīti. Kučins kungam ir ļoti labs vērtējums, ka divas citas ministrijas apspriež iekšlietu ministrijas jautājumu. Un ja tas ir PMP, jo kolēģi, tas tiesības sardzes atzinums vispār bija par juridiskām personām, es to jautājumu mēģināju mazliet paplašināt, jo principā, ja mēs risinām, tad atrisinām abas. Nā, bet, protams, Un ja tur ir fiziskās, tad arī PMLP iekšā un iekšlietu ministrija. Labi, Nē, lūdzu divas ministrijas apspriežat risinājumu priekš trešās ministrijas, un tad mēs nākam šeit un piedāvājam risinājumu. Un akceptējam atbildes vēstuli arī tiesības. Jā. Tā, mums paliek pēdējais jautājums, slēgtā daļa.